Nu, ko, dārgie draugi, jūs šeit varat redzēt Latvāņos ieaugušu Grēņšu skolu, kas vēl šķiet dažas. Nu, man šķiet mazāk kā 10 gadus atpakaļ beidza savu pastāvēšanu. Tagad izskatās vienkārši traģiski. Nezinu, kas šeit ir noticis. Landāju šeit ir visi izpostījuši. Nav neviens stīkls pat palicis ēkā. Viss ir iznīcināts. Es nezinu, kas tā ir par tādu cilvēku sugu, kas vienkārši nāk un visus sit un daudz. Jā, skumji. Šis ir pagrabs. Vēl netik sen šī ēka bija izlikta pārdošanā. Nezinu, kāds viss beidzot, bet šķiet, viņi neatrada savu pircēju. Tagad šeit viss tādā pamestībā, aizmirstībā. Tiek demolēts. Noteikti viņi tādi nebija. Bet tagad viņa ir lūk šāda. Tocis viss izlausts, viss iznīcināts. Tā var būt, kad visas rūtas ir izdauzītas. Vienkārši šeit kāds gājis un ar āmuru visu daudzīs. Vienkārši daudzīšanas pēc. Vienkārši super. Nezinu, neesmu psihologs, bet es pieļauju, ka tā ir kaut kāda slimība. Šī izskatās bijusi kaut kāda sporta zāle. Ļoti neliela. Kas šeit noticis, nevar saprast. Jā, šīs ir klases, reku šeit tāfela kādreiz bijusi. Cilvēki mācījās, dzima, auga. Bet tad vairs nedzima, neauga. Skolas nevienam vairs nebija vajadzīgas. Protams, vieglāk ir salaist migrantus iekšā no Indijas un Pakistānas un priecāties par notiekošo un pieņemt lēmumus, kuri demografiski dzimstību neveicina. Šādas mums paliek skolas. Lūk, kāda interesanta klase. Ar logu, ar skatu uz lauku. Brīnišķīgi, super. Man kā pilsētas termītam man ir vienkārši liekas, ka fantastiski mācīties šādā skolā.
kur viss riņķīs zaļš. Jumts pagaidām vēl turās, bet šķiet jau sācis kaut kur tecēt. Ja. Jo cik skatījos Google attēlos, tad jumts vēl diezgan nesen likts bijis. Es nezinu, varbūt 10 gadi. Kas dod cerības, ka šī āka vēl stāvēs. Tālums līdz Tukumam arī nav nemaz tik tāls. Patiesībā šī ēka varētu būt interesanti varbūt kādai viesnīcai. Ja par lātu naudu viņu var nopirkt, jā, un tad daļēji sākt būvēt, taisīt un izveidot varbūt kaut ko tam paliekošu Tukumu novadam. Jo uzcelt jaunu bez dvēseles nav liela māksla. Mums vēl aizved kāpnes augšā, vēl augstāk. Katrā klasē bija šādi kamīniņi. Varbūt kāds zina, cik šeit klasē vispār ir bijuši soli un skolāni. Pieļauju, ka nav bijuši daudz, bet, nu... Šī tā laikam visdrūmākā klase, ja tā ir klase bijusi. Nē, laikam šī nav klase, tur kaut kāda izlieta. Kas zina, kas šeit vēl bijis? Varbūt kāds var pateikt, kas šeit vēl ir bijis. Varbūt šeit ir bijuši arī kaut kādi dzīvoklīši skolotājiem, nezinu. Jau viena krāsniņa jau demontēta. Jā. Dodamies lejā pa otrām kāpnēm. Smukās vecās margas vēl nav noņemtas. Vēl ir, pagaidām vēl ir. Bet vai uz ilgu laiku. Lūk, sākās lietas. Lūk, vēl ir bijusi piebūve, pat bija tik daudz šeit skolnieku, pat vajadzēja piebūvi taisīt. Protams, piebūve ir kaut kas unikāli neglīts, kā jau visi padomļi. Arī toliti. Tad nav vairs raksturīgais tolišu aromāts. Tas ir izzudis, aizmucis no šejienes.
dušas telpa. Vēl izskatās, ka netik sen līzīts ir izlīzāts viss. Protams, slēdži visi paņemti. Nesaprotu, kuram vajag vecas skolas slēdžus. Margas nozāģētas jau. Vienkārši super, lieliski. Bravo, malači, prieks par tautiešiem. Prātiņš ir tik īss. Tev visu gribās paņemt, noskrūvēt, iznīcināt.